16. septembrī Latvijā gaidāma protesta akcija "Viena stunda bez sabiedriskā transporta", kuras laikā autobusi uz 1 stundu pārtrauks darbību. Kopumā tiks apturēti te 200 reisi. Latvijas pārvadātāji ir iesaistīti, sākot no Liepājas ar Liepājas autobusu parku, Ventspils reisu, Talsiem, Tukumu, Daugavpili, Jēkabpili, Ogri, Valmieru, Balviem, Alūksnī, Smilteni, Valku. Tā kā es minēju, jau būtiskākā Latvijas teritorijas daļa tiks skarta šīs akcijas ietvaros. Tas, ko mēs esam darījuši, mēs jau iepriekšējā gada oktobrī, respektīvi gandrīz jau pirms gada, esam informējuši ministru kabinetu, satiksmes ministriju, finanšu ministriju un autotransporta direkciju, jeb šo visas iesaistītās puses, ka situācija šogad kļūs kritiska, gan mums, gan nozarei kopumā. Pirmās sarunas ar autotransporta direkciju un satiksmes ministriju mums sākās šī gada februārī. Ir bijuši neskaitāmi sarunu raundi, taču risinājumu nekādu nav. Šis jau ir mazliet plašāks solis vērst gan atbildīgo amatpersonu, gan sabiedrības uzmanību uz to, ka situācija nozarei veidojās kritiska un apdraud pakalpojumu sniegšanu kā tādu. Dotajā brīdī mēs kopumā nozarē lēšam, ka šī gada laikā pasažieru pārvadātāji no savas kabatas piemaksās aptuveni 7 miljonus eiro tam, lai varētu sniegt pakalpojumu valstī. Respektīvi, mums arī VTU Valmiera ir jānopelna pietiekami daudz papildus naudas, lai mēs vispār varētu sniegt šo pakalpojumu valstī un nodrošināt cilvēku mobilitāti un pārvietošanos. Pārvadātāji norāda, pieejamā finansējuma trūkums apdraud kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu nodrošināšanu. Tāpēc protesta akcijā iesaistās autobusi visā Latvijā, lai vienoti paustu savu viedokli un reģionālie maršruti nepazustu pavisam. Situācija līdz šim brīdim šai dienai ir veidojusies 5–6 gadu garumā, kad valstī tika veikti pasažieru pārvadājumu iepirkumi no valsts puses, kurā bija pietiekama asa cīņa un uzvarēja virkni pārvadātāji, bet jau tajā brīdī visi pārvadātāji kā viens teica, ka šo pakalpojumu sniegšana nav ilgtspējīga un pakalpojumu sniegšanu nav iespējams nodrošināt ilgtermiņā ar tiem nosacījumiem, ar kuriem tika sludināti šie iepirkumi. Lielākā daļa pārvadātāji, kuri uzsāka pildīt šos līgumus, ir saskārušies ar to, ka ekonomiskā situācija ir būtiski mainījusies. Ārējo apstākļu ietekmē, ko mēs ļoti labi zinām, gan karš Ukrainā, gan citi apstākļi šobrīd ir būtiski ietekmējuši degvielas cenas, kā arī ļoti ir mainījusies darba samaksa mūsu valstī šo 5 gadu laikā, kas faktiski ir divas pamatkomponentes pasažieru pārvadājumu nozarē, respektīvi darba samaksa darbiniekiem, jeb šoferiem un degvielu, ko mēs iegādājamies, lai varētu veikt pakalpojumu. Protesta akcija tiek rīkota tā, lai netraucētu citiem satiksmes dalībniekiem. Protesta laikā no 10:00 līdz 11:00 rītā autobusi apstāsies pasažieriem drošās vietās. Šīs stundas laikā svarīgi atcerēties, ka arī pašiem jābūt piesardzīgiem un uzmanīgiem, kā arī jāseko līdzi, kad autobuss atsāk darbību. Mēs šo akciju un aktivitāti veicam, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu pasažieru ikdienas gaitas, būtu saprotošiem un iecietīgiem gan no mūsu puses attiecībā pret pasažieru, gan pasažieriem attiecībā pret autobusu vadītājiem, kas būs iesaistīti šajā akcijā. Par protesta akcijas norisi vaicājām arī Valmieras autoostā sastaptajiem cilvēkiem. Man nav ne domas vai nekas, jo es tiešām, diemžēl, neko nezināju par to. Ja kāds domā, ka tas kādam palīdzēs, tad, protams, lai piedalās un lai dara, un mums ir jābūt vienotiem, un mums ir jābūt par to, lai mēs dzīvotu labāk. Protams, es atbalstu, jā. SIA VTU Valmiera aicina pasažierus saulaicīgi izvērtēt citus izbraukšanas laikus vai pārvietošanās iespējas, ja galamērķī jābūt noteiktā laikā.